also. Good morning. Let's begin like we began our last sessions with quieting down and focusing on the breath. Sāksim tāpat, kā mēs sākām iepriekšējās sesijas ar nomierināšanos un fokusēšanos uz elpu. We reaffirm our motivation, Mēs pārapstiprinām mūsu motivāciju, which this word reaffirm that I use, I think is quite important. The reason for that is that presumably we had a motivation to come here in the first place. And so when we reaffirm it here, we're just reminding ourselves, making stronger the motivation that brought us here in the first place. un runājot par motivācijas pārapstiprināšanu, šis vārds pārapstiprināšana ir svarīgs, tāpēc, ka šajā gadījumā jau mēs pieņemam, ka vispirms mums bija šī motivācija atnākt, un tad līdz ar to šeit ierodoties jau mēs pārapstiprinām, jau, teiksim, nostiprinām šo apņemšanos, kas bija pieņemta iepriekš. And hopefully we've come to learn something that is practical, that can help us in our lives. Un cerams, ka mēs esam atnākuši šeit, lai iemācītos kaut ko praktisku, kas varētu palīdzēt mūsu ikdienas dzīvē. And particularly to help us to deal in a better, more beneficial way with others. Un šajā gadījumā specifiski tas ir iemācīties labāk miedarboties ar citiem. And the emphasis, not so much, although it could be a little bit, on helping us from our side, that we don't have so much trouble and problems to ourselves in dealing with others. Un šajā gadījumā tas uzsvars nav tik daudz palīdzēt sev no savas, teiksim, puses, samazinot, teiksim, tās problēmas, kas mums varētu potenciāli rasties, miedarbojoties ar citiem. But thinking more in terms of how our interactions affect others and what would be the best way, initially at least, not to hurt them. Bet šajā gadījumā mēs vairāk fokusējamies uz to, kādu iespēju, teiksim, šī miedarbība atstās uz citiem, un līdz ar to, teiksim, vispirmām kārtām mums būtu jācenšas, lai mēs vismaz, teiksim, neievainot, nenodarītu kaitējumu citiem. But much stronger to be of better help to them. Bet spēcīgāk jau, teiksim, motivācija būtu tas, ka mēs vēlētos, teiksim, palīdzēt viņiem. And to be of better help to them in terms of helping them to overcome their problems, their difficulties in life. Un lai palīdzētu viņiem pārvarēt grūtības un problēmas viņu dzīvē. And one of the ways to be able to do that, of course, is in terms of our sensitivity. Oversensitive, insensitive, etc. That causes a lot of problems with others, and it prevents us really from being of best help to others. Un to mēs darījām, teiksim, skatoties tieši no šī jūtīguma viedokļa, jo daudzos gadījumos mēs esam vai nu pārlieku jūtīgi, vai atkal nepietiekoši jūtīgi, un līdz ar to arī attīstot šo līdzsvarotu jūtīgumu mēs varētu būt daudz noderīgāk citiem. So the underlying emotion here is compassion. We wish for others to be free of their problems and taking some responsibility to help them to overcome their problems.
Un līdz ar to arī, teiksim, šeit šī pavadošā emocija ir līdzcietība. Līdzcietība, kas ir vēlme palīdzēt citiem atbrīvoties no viņu ciešanām un tad arī uzņemties kaut kādu daļu atbildības par šo ciešanu samazināšanu. And learning methods that we can apply to work on ourselves so that we can be of better help to others. Un apgūt metodas, kas palīdzētu mums strādāt mums pašiem ar sevi un tādā veidā, lai mēs pilnveidot sevi un kļūtu noderīgāk citiem. And if we are practicing this in a Buddhist context, although it doesn't need to be, then all of this training is part of what we need to develop in order to reach liberation and enlightenment so that we can be of the deepest, most profound help to everyone. Un, ja mēs šo praktizējam budismu kontekstā, lai tas nav nepieciešams to praktizēt šādā veidā, tad no budistu viedokļa skatoties, mēs ceram, ka šī iemaņas mums palīdzēs ne tikai, teiksim, šo ikdienas situāciju risināšanai, bet arī dziļākā veidā palīdzēs mums mūsu ceļā uz atbrīvošanos un apgaismību, lai mēs būtu atkal maksimāli efektīvi noderīgi citiem. So, ideally, that was the motivation with which we came. And here we reaffirm that. Un ideālā veidā tā būtu tā motivācija, ar kur mēs esam šeit atnākuši, un tad tagad mēs vienkārši pārapstiprinām to. Then, in the Buddhist context, we offer prostration. Un budismu kontekstā mēs savukārt piedāvājam paklanīšanos, showing respect to those who have reached enlightenment, lai parādītu cieņu tiem, kas jau sasnieguši apgaismību, respect to our own future enlightenments that we're aiming to achieve with bodhicitta, lai izrādītu arī cieņu mūsu pašu nākotnes apgaismībai, ko mēs ceram sasniegt ar bodhicitas palīdzību. and respect to our own Buddha natures and potentials that will enable us to reach that goal. Un cieņa pret mūsu pašu Budas dabu un potenciāliem, kuri mums ļaus sasniegt šo mūsu mērķi. We are continuing our discussion here of how to adjust our mental factors within the context of developing balanced sensitivity. Un
Šodien mēs arī turpinām diskusiju par to, kā mēs pieregulējam savus mentālos faktorus līdzsvarot jūtīgumu attīstīšanas kontekstā. And His Holiness the Dalai Lama speaks of different aspects of Buddhism. Viņa svētība Dalai Lama runā par dažādiem budisma aspektiem. And he differentiates Buddhist science from Buddhist religion, Buddhist philosophy. Un viņš nodala budisma zinātni no budisma reliģijas. So Buddhist science and Buddhist philosophy are things that can be of general use to anybody. Un budisma zinātne un budisma filozofija ir tādas lietas, ko var izmantot tik viens, tā var izmantot kopumā plaši. Buddhist religion, referring to the devotional type of practices, refuge, these sort of things. That is in the realm of Buddhist religion, which is for a Buddhist audience. Savukārt citas budisma prakses, teiksim, kas vairāk ir saistīts ar šo godīgi, teiksim, patvērumu pieņemšanu un tā tālāk, tās vairāk ir skatāmas jau budisma kā reliģijas kontekstā. His Holiness feels that Buddhism has a great deal to offer to the general public, to the world, without it necessarily being within a Buddhist religious context. Un viņa svētība Dalai Lama uzskata, ka budismam ir daudz ko piedāvāt, teiksim, plašam cilvēku lokam, pat ārpus, teiksim, budismu kā reliģijas kontekstu. And I think that this material about balanced sensitivity fits into that category of Buddhist science. Un es domāju, ka šis materiāls, kas ir saistīts ar līdzsvarot jūtīgumu attīstīšanu, labi ietilpst tieši šajā kategorijā, ko mēs varētu saukt par budismu zinātni. It is an analysis of how the mind works, what are the different factors that are involved in our interaction with others, with ourselves, in terms of dealing with general problems that everybody faces. Jo šeit mēs arī redzam, ka mēs fokusējamies uz analīzi, uz mentālo faktoru analīzi, uz prāta darbības analīzi, lai saprastu, teiksim, kā dažādi faktori darbojās mūsu miedarbībā ar citiem cilvēkiem, mūsu miedarbībā ar sevi. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka šis ir šis budisma zinātnes paraugs. And although the material derives from Buddhist sources, it doesn't necessarily require any understanding of Buddhism in order to put it into practice and benefit from it. Un lai arī, teiksim, šīs metodas ir aizgūtas no budisma avotiem, tomēr mums nav nepieciešams, teiksim, pat zinātnīgi pārzināt budismu, lai varētu izmantot šīs metodas mūsu ikdienas dzīves uzlabošanā. What's very important, however, when studying, learning this type of Buddhist science material is not to reduce all of Buddhism to that, so that Buddhism is just another form of psychology. Bet kas ir ļoti būtiski, ir arī vienlaiks izmantojot šīs metodas, tomēr nenoreducēt visu budismu tikai līdz šīm metodēm, kas būtībā pārvērš it kā visu budismu vienā citā, teiksim, psiholoģijas formā. Buddhism has, of course, teachings on psychology, but it's much, much more. Protams, ka budismā ir šīs metodas, kas māca dažādas psiholoģiskas piegājiens, tomēr budisms nav tikai šī psiholoģija, tas ir daudz, daudz vairāk. Especially when we speak in terms of past and future lives and liberation and enlightenment and all of that, that obviously is going way beyond the sphere of what we normally associate with psychology. And those aspects are very integral parts of Buddhism. Un, jo sevišķi mēs runājam par, teiksim, tādiem budismu aspektiem, kā, teiksim, iepriekšējās nākošās dzīves atbrīvošanās, apgaismība, kas ir ļoti svarīgs, teiksim, komponenti šajā budismu sistēmā, tad tie ir acīm redzami ārpus tīri psiholoģijas šī lauka. So, as long as we recognize Buddhist science for what it is, it's Buddhist science, then there's no confusion, and it's not being, what should we say, unfair or disloyal to
Buddhism as a whole system or Buddhist religion. Un kamēr mēs saprotam to, kas ir šī budisma zinātne, tad līdz ar to arī mēs varam pareizi uztvert, teiksim, kopumā budismu, teiksim, neizraujot ārā, teiksim, to no kopējā, teiksim, šī ietvara un līdz ar to arī nenovērtējot par zemu, teiksim, šo budismu zinātni. And also, as I explained, this system that I developed, you're not going to find it in traditional Buddhist sources. Un arī šī sistēma, kuras izskaidroju, kuras radīja būtībā, to jūs neatradīsiet tradicionālajos budismu avotos. Each of the little pieces you're going to find in the Buddhist sources, but the way that it's put together, the way that it is applied, and so on, is a Western development. Un jūs atradīsiet katru, teiksim, no šīm mazajām daļiņām, kas veido šo kopējo sistēmu, bet jūs neatradīsiet kopumā šo sistēmu, jo šī sistēma, ko es izveidoju, to var teikt, tas ir tā kā rietumu darinājums. And that is perfectly fine if we look in a much larger historical context, because as Buddhism has developed over history, it has gone into different fields. The main one that I'm thinking of as an example is logic and debate. You didn't have that originally at the time of the Buddha, but because that was a big theme that was occurring in India many centuries after the Buddha, then Buddhism, of course, could use logic and debate in order to help people to gain the various spiritual goals that are discussed in Buddhism. Un patiesībā šis arī nav nekas ārkārtējs, jo, ja mēs paskatāmies tīri vēsturiskā griezumā, tad mēs redzam, ka budismam attīstoties, viņš ir iespiedies daudzās, teiksim, teikt, no citās sfērās, piemēram, kā debats un loģika, kas varbūt nebija tāda attīstīta kategorija Budas laikā, bet viņi vēlāk attīstījās un līdz ar to sniedzot, teiksim, šo papildus, teiksim, svaru un līdz ar to palīdzot, teiksim, cilvēkiem viņu, teiksim, garīgajā izaugsmē. Just to make things a little bit clearer in terms of what we have been studying here, what I've been presenting, so we don't have confusion about it. Tas vienkārši tā, lai izskaidrotu lietas un lai mums nerastos kaut kāda pārpratuma attiecībā uz šo materiālu, ko mēs šeit aplūkstam. Now, we have discussed the 10 mental factors that everybody agrees that the first 5 of them occur in each moment of cognition, and in some presentations, all 10 of them are present in each moment. So I'm following that latter explanation. Un vakar mēs aplūkojām jau šos 10 mentālos faktorus un saskaņā, teiksim, vieniem, teiksim, autoriem var teikt tā, ka viņi uzskata, ka pirmie 5 no tiem ir klāt esoši jebkurā uztveres momentā, savukārt atkal citi uzskata, ka visi 10 ir klāt esoši jebkurā uztveres momentā, un mēs šeit pieturamies pie šīs pēdējās, var teikt, sistēmas. And we have seen that with each of these mental factors that they cover a whole spectrum. Like, for instance, paying attention. You can pay almost no attention or very, very little attention to paying 100% attention. Un mēs redzam, ka katrs no šiem mentālajiem faktoriem viņi ir sastopami tādā plašā spektrā, kurus, teiksim, ja mēs skatāmies ar konkrētu piemēru attiecībā uz uzmanības veltīšanu, tad varbūt situācija, kad mēs uzmanību veltam ļoti, ļoti maz, gandrīz nemaz, un tad ir, teiksim, atkal otrs, teiksim, šīs skalas gals, kur mēs 100% visu uzmanību tiek veltīti uz kādu konkrētu objektu. Which means that we can change the level, either increasing or decreasing any of these factors as we see fit. That's what will be helpful in the situation. Kas nozīmē to, ka mēs varam tā teikt pieregulēt katru no šiem faktoriem, teiksim, viņa spēcīgumu, viņa, teiksim, intensitātes ziņā atkarībā no tā, kāda ir situācija, kas būtu, teiksim, optimāli. And to get a balance of all these factors in our interactions with others,
and in our dealing with ourselves, be very helpful. Un, ja mēs panāktu, teiksim, līdzsvaru starp šiem dažādiem mentāliem faktoriem, gan attiecībās pret mums pašiem, gan arī attiecībās ar citiem cilvēkiem, tas būtu ļoti noderīgi. And remember, our sensitivity field of study has to do with paying attention and responding to situations and to the effect of our behavior. Situations of others and ourselves, and the effect of our behavior on others and ourselves. Un vienkārši atgādinot, ka visa šis jūtīguma attīstīšanas sfēra nodarbojas ar šiem diviem būtiskākajiem faktiski momentiem. Viens ir tas uzmanības veltīšana, un otrs ir reaģēšana. Un šī uzmanības veltīšana un reaģēšana attiecas vai nu uz situācijām mūsu pašu vai citu, teiksim, cilvēku dzīvē, vai arī uz to, kādus efektus mūsu pašu vai, teiksim, atkal citu runas un darbības, teiksim, atstāja uz mums pašiem vai uz citiem. That means that in an interaction with somebody, first, before we enter into that interaction, it's very important to check out the situation of the other person. Are they busy? Are they tired? Are they in a good mood? Or are they in a bad mood? These are very important in order to be able to have a successful, not a very nice word here, but you know what I mean, that it goes well, the interaction with the other person. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, pirms mēs uzsākam, teiksim, iedarbību, komunikāciju, teikt, ar kādu citu cilvēku, pārliecināties par situāciju un varētu teikt par šī cita cilvēka situāciju, vai cilvēks ir ļoti nogurs, vai cilvēks ir aizņemts un tā tālāk. Un tas ir vitāli nepieciešams, lai šī komunikācija un iedarbība būtu sekmīga. And the same thing in terms of our own situation. I'm going to meet somebody and I feel very stressed. Am I still upset about what happened earlier in the day? Am I really tired? All these things we need to pay attention to note, and if it's possible to change the mood that we're in, then to do that. Because very often what happens as an interaction is that we bring over the mood and whatever it was that was affecting us during the day, and we project it onto the other person. Let's say we're upset about something, and then you get upset about this person, which is totally unfair, isn't it? Un tas pats attiecās, teiksim, uz mūsu pašu situāciju, kad pirms mēs uzsākam iedarbībā kādu citu cilvēku, mums ir jāapzinās tā situācija, kurā mēs esam paši, vai mēs esam noguruši, vai mēs esam satraukti, varbūt kaut kas ir dienas gaitā iepriekš gadījies, jo pretējā gadījumā mums ir risks, ka mēs, piemēram, ja mēs esam bijuši dienas gaitā satraukti, tagad mēs nonākam kontaktā ar kādu citu cilvēku, mēs būtībā faktiski projicējam to tālāk, un mēs kļūstam satraukti vai neapmierināti arī šajā miedarbībā šo otru cilvēku. And if we come home in a bad mood, and we are not really able to change that, then it's very important to be honest and say to whoever it is that we meet at home, listen, I'm in a bad mood, I had a tough day today, and I need a little rest before we interact or have dinner or whatever. Be perfectly honest, then it's much easier. You're sensitive to the other person than to yourself. Un ja mēs nespējam izmainīt savu, teiksim, šo noskaņojumu vai garstāvokli, tad arī būtu tikai godīgi, ja mēs to arī atklāti atzīstam. Piemēram, ja mēs situācijā mēs atnākam mājās un mēs esam sliktā noskaņojumā, mēs zinām, ka mēs to noskaņojumu nevaram izmainīt, tad mēs tam otram cilvēkam arī pasakam, ka ok, tagad man bija slikta diena, man ir draņķīgs noskaņojums, es vienkārši varbūt tagad atpūtīšos, un tad pēc tam mēs vēlāk komunicēsim, iedarbosies, kopīgi paēdīsim vakariņas vai kaut ko tam līdzīgi. Bet tas būtu vienkārši godīgi un varētu teikt tā, pareizi pret mums pašiem un pret to otru cilvēku. And as we are interacting with somebody, then we need to really pay attention to what is the effect of what I'm saying and how I'm acting on the other person to see, are they getting tight? Are they, what's the expression on their face? Are they starting to be a little bit angry? This type of thing. Very important in order to have good communication and then adjust. Un
Un arī, kad mēs esam miedarbībā ar citiem, tad mums visu laiku jāizvērtē, teiksim, kādus efektus, teiksim, šī miedarbība atstāja šo otru cilvēku, izvērtējot to, kāda, teiksim, varbūt sejas izteiksme, teiksim, šī intonācija un tā tālāk, vai varbūt otrs cilvēks kļūst uztraukts, vai viņš kļūst, teiksim, dusmīgs, un līdz ar to atbilstoši mums ir jārēģē, mums ir jāmaina, teiksim, jāpieskaņojas, jāmaina šie mentālie faktori atbilstoši, lai šī komunikācija būtu sekmīga. And similarly, to try to pay attention to the effect of how I'm acting with this person on myself, how they're acting, how that's affecting me, getting me, really uptight. Am I starting to get defensive? These sort of things is very important to pay attention to, and if we're starting to get defensive and that's totally inappropriate, to stop. Un līdzīgi arī mums jāpievērš uzmanību tam, kā, teiksim, mūsu pašu šī miedarbība otru cilvēku, vai arī, teiksim, otru cilvēku vārdu darbu, kādu efektu tas atstāja uz mums, un, teiksim, ja mēs redzam, ka, piemēram, mēs kļūstam tādi aizsargāties griboši, un ja tas, teiksim, nav pamatoti tiešām, tad mēs vienkārši to pārtraucam. Well, this sensitivity issues can be very essential in terms of good communication and what we can do to make it better. One of the ways that we're studying here, learning here, is working with the mental factors. Un šie jūtīgumi jautājumi ir ļoti būtiski sekmīgā komunikācijā, un, protams, ir labi, teiksim, ja mēs spējam pilnveidot šo komunikāciju. Viens no veidiem ir tas, ko mēs darām šeit, teiksim, tātad šī metode caur šo mentālo faktoru, pieregulēšanu. Yeah, as I said, we are going to work now with photos. I'll put some photos up here from magazines, and then with ourselves to practice how we can change and adjust our mental factors. Kā es teicu iepriekš, vispirms mēs strādāsim, teiksim, ar fotogrāfiem, kas šeit izgriezt no žurnāliem, dažādiem citiem izdevumiem, pēc tam mēs arī mēģināsim to darīt attiecībā paši ar sevi, un tad mēs skatīsimies, kā mēs varam, teiksim, pieregulēt šos dažādos mentālos faktorus. Also, as I explained, the two wings that all these exercises fly on are the quiet mind and the caring attitude. Un līdz to arī, kā es jau teicu iepriekš, ir divi spārni, uz kuriem visi šie vingrinājumi faktiski lido. Tātad no vienas puses ir mierīgs prāts, un no otras puses tā ir tāda rūpja pilna attieksme. Now, there are special exercises, of course, for helping us to develop that quiet mind and the caring attitude, so it's a little bit unfair, I suppose, to just assume that with no practice you can just do it. But it really is important to be able to get a little bit of this before before trying to do this type of adjustment of our mental factors. Un ir speciāli vingrinājumi, kas ir vērsts uz to, lai mēs attīstītu šo mierīgo prātu un arī šo rūpilno attieksmi, un līdz ar to varbūt ir nedaudz negodīgi sagaidīt, ka mēs uzreiz tā pēkšņi varēsim izmantot šos faktorus, bet, vismaz šeit mēs drusku varam dabūt to, teiksim, to spējas gāžu. We look at these photos and try to focus on just one at a time. Maybe it might be a little bit better to move them a little bit further apart. If you can't see so well, come closer. Tad vispirms sākam, teiksim, ar šo fotogrāfiju. Pirms sākam ar fotogrāfijām, viņa aplūkošana, ja teiksim, mēs viņus īsti labi neredzam, tad pienākam tuvāk un apskatāmies, kā jau daži kolēģi dara, un līdz ar to, priekš vienkārši mums apskatāmies kārtīgi. Well, sit closer if you can't see it. There's plenty of room closer up.